Ja šis vārds ir tev, Dievs zina, ka tu esi pāri tam. Tu esi ļoti sarūktināta, nokaitināta, lai arī kādā situācijā tu tagad esi, tieši tagad, tā ir uzdevuma daļa no tava uzdevuma. Vienīgais iemesls, kāpēc tu esi šajā situācijā, ir, jo Dievs tevi aicināja tajā, un tu esi bijusi paklausīga un svētīta par savu paklausību, un tu tiksi svētīta par savu paklausību. Bet tas nenozīmē, ka šis uzdevums ir viegls. Tas nenozīmē, ka tu to izbaudi, ka tā ir pastaiga, bez piepūles. Tas ir grūts uzdevums, kurā tiki aicināta, un tas ietver citus cilvēkus, un kādi no jums esat pāri tam, un esi gatava doties uz priekšu. Tu esi gatava atstāt noteiktus cilvēkus putekļos, jo tie nav nodomā. Tie nepaceļ savu darījuma daļu, tie nestāv par tevi situācijā, kurā būtu jāstāv par tevi, un tu jūties, ka vienīgais, kas tevi aizstāv, ir Dievs. Ja tev ir vajadzība, nav neviens cilvēks, kam vari pazvanīt, izņemot Jēzu, lai viņš tev palīdz. Iespējams, Dievs to tā nolika, lai tu būtu atkarīga no Dieva. Kamēr tev nav neviena, kam pazvanīt, tā vietā nāk 10 cilvēki pie tevis nepārtraukti, kuri vēlas no tevis kaut ko, kuri sagaida, ka tu palīdzēsi viņiem, sagaida, ka tu spēlēsi lomu, kura tev nav jāspēlē. Dievs zina, ka tu esi tam pāri, nokaitināta. Dievs ir dzirdējis tavu raudāšanu, un Dievs ienāk tavā situācijā. Tu varbūt esi punktā, kur tu esi gatava ņemt lietas savās rokās, jo tu Dievam jautā, vai tik tu neesi kaut ko palaidusi garām, vai tik kaut kas man nav jādara, vai tests, kas jānokārto, un tāpēc esmu tādā situācijā, vai es daru ko nepareizi, ja pamostos šādā situācijā. Ja pie tevis nāk vairāki pēc palīdzības, bet tev nav kas palīdz, Dievs saka, ka tu neko nepareizi nedari. Tu dažreiz esi pārāk jauka, izdabā cilvēkiem, bet šajā situācijā tu esi paklausīga tam, kur Dievs tevi aicinājis. Daži no tevis ir ņēmuši vairāk nekā vajadzētu, apkrāpa, izmanto tevi, tavu laipnību, uzticību. Šim cilvēkam vajadzētu stāvēt par tevi, bet to nedara. Pieļauj, ka tas notiek, izmantošana, un Dievs tiks galā ar šo cilvēku šajā stundā. Šis cilvēks ir nodots Sātana rokās. Šis cilvēks ir tik ļoti stūrgalvīgs, nepakļāvīgs, ka šis cilvēks dabūs to, ko izvēlas. Ja izvēlas būt kontrolēts un manipulēts no toksiskiem cilvēkiem, šis cilvēks to arī dabūs. Būs situācijas, kur būs ieskauti ar toksiskiem, manipulējošiem cilvēkiem. Tev nav jāpaceļ pirksts tajā situācijā. Dievs ar to tiks galā. Tu nedari neko nepareizi. Turi acis uz Jēzu. Meklē Dieva valstību un viņa taisnību. Mateja 6.33. Tev ir daudz cilvēki apkārt, kuri iemērcas tavā eļļā. Dievs to pieļauj. Kādu iemeslu dēļ? Dievs tevi aicināja pie šiem cilvēkiem šajās situācijās, un tu jūti, ka vairs nespēj izturēt. Tu vēlies nogriezt sevi nost no visiem un dzīvot vientuļā mājā, bez elektrības, bez interneta, lai neviens nezvana neraksta, jo tev tā ir visi apnikuši, jo tie visu laiku sagaida, ka tu būsi varonis. Tā vietā vēlies, lai cilvēki dodas pie Dieva pēc palīdzības. Cilvēki negrib darīt darbu, negrib attīrīšanās procesu. Tie ir nepaklausīgi, dumpīgi. Dievs ir pacietīgs ar šiem cilvēkiem, un tu esi pacietīga ar viņiem, jo tu uzticies Dievam, un Dievs tevi ir aicinājis šajās situācijās. Dievs paceļ tavu smagumu. Dievs tiek ar to galā. Dievs saprot, kāpēc esi nokaitināta. Saprot, kāpēc tu esi gatava attālināties un doties tur, kur neviens ar tevi nevar sazināties. Dievs zina, jo ir bijis tev klāt katrā solī. Zina, kam tu ej cauri. Zina, kādai kara darbībai ej cauri. Zina burvestības. Tiem, kuriem tev būtu jāpalīdz, dara burvestību pret tevi.
un tu to zini gadiem, ka tas ir, bet tāpat paklausi Dievam un dodies, kur Dievs liek doties, un lai arī ko šie cilvēki darītu ar tavu labo gribu, tas ir uz viņiem. Tu tiksi turpināta svētīta, pagodināta par savu paklausību šajā situācijā. Neskatoties, kā šie cilvēki atmaksā labu ar ļaunu. Dievs vienmēr tevi atbalstīs. Dievs nedos tev vairāk, kā vari panest. Dievs zina, ka tev ir apnicis, vairs nespēja ar to tikt galā. Tu tāpat turpināsi darīt, lai arī ko Dievs aicinās darīt. Mateja 7, 13 līdz 14. Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Tas, kam tu ej cauri, ir grūti. Tu atradi šauro ceļu, un tu pa to staigā. Dievs zina, ka vēlies vientuļu vietu, kur atrasties. Tu izvēlies mieru un nevēlies, lai kāds vairs nāktu pēc palīdzības.